Jo, ja mēs runājam par pašnāvību kopumā, tad ir skaidrs, ka tā ir milzīga problēma un arī sociāla problēma. Un tieši jaunie cilvēki ir tā grupa, kur joprojām ne tikai Latvijā, bet arī kopumā Eiropā un pasaulē. Ja, tad šī nāve no ārējiem iemesliem, ja, tad ne tikai pašnāvība, bet arī traumatisms, ja, tad ceļa satiksmes negadījumi, kas ir faktiski pirmajā vietā. Ja, tad, protams, ka mums ir jādomā un jārunā arī par šo jautājumu. Nē, redziet, ka par pašnāvību ir svarīgi runāt. Protams, ka tā ir svarīga problēma un mums ir par to jārunā, bet visvairāk būtu palīdzoši par to runāt tādā kontekstā, kā ja gadījumā tu esi kaut kur uz tā ceļa, ja tad, piemēram, fantazē par pašnāvību, vai tev ir plāns, ja tad, ja tu jau sāki kaut ko darīt, ja tad tajā virzienā. Būtu labi, ka tev ir iespēja, tā skaitā arī sociālajos medijos, saskarties ar saturu, kas var iedot domu vai ideju, kur meklēt palīdzību, ja tad, ko darīt, ja tad, jo Latvijai ir arī šīs palīdzības iespējas dažādas, nevienmēr tas ir tas, par kurām cilvēks iedomājas, ja, tad, ka ir krīzes telefons, uz kuru var pazvanīt. Jo ir šie modificējumi riska faktori, piemēram, vientulība ir viens zināms skaidrs modificējamais riska faktors pašnāvība. Ja, tad dzimums nav modificējums, ja, tad mēs zinām, ka pabeigta pašnāvība, mēs esam izanalizējuši datus par jauniem cilvēkiem līdz 25 gadiem, par pēdējo gandrīz 10 gadu Latvijā 90% ir vīrieši. Ja, kā, tas ir kaut kas, ko nevar mainīt. Ja, bet ir lietas, ko var mainīt. Metožu pieejamība, ja, tad arī, ja ir kaut kāda veida psihiskie traucējumi, tā pati depresija, trauksme vai arī citi psihiskie traucējumi, ja, tad, protams, ka šo traucējumu ārstēšana un palīdzības sniegšana ir arī pašnāvības profilakses vai prevencijas veids. Ja, tad būtu labi, ka tas mediju saturs atspoguļotu šo. Skaidrs, ka ne visas pašnāvības ir novēršamas, ja, tad, jo kopumā tas ir process, kas var aizņemt arī ļoti ilgu laiku, ja, un tas sākas no tā saucamā noguruma no dzīves. Tas ir domas, kas lielākajai daļai cilvēku kādreiz ienāk prātā par to, ka viss tā ir tik grūti, ka vieglāk būtu aizmigt un nepamosties. Ja, tad, tas ir pirmais solis tajā pašnāvības kontinuumā. Ja, bet tad parasti mums situācijas uzlabojas, ja tad dzīve mainās, mēs tiekam galā un mēs atgriežamies pie tāda nulles stāvokļa. Bet tad ir apstākļi un cilvēki var aiziet tālāk, ja tad līdz fantāzijām par pašnāvību. Un arī var pavadīt šai posmā ļoti ilgu laiku, ja, tad, fantazējot, bet neko nedarot. Bet atkal ir kaut kādi pasargājuši, ir kaut kādi riska faktori un var aiziet tālāk. Un tas ir jau pašnāvības plāns, ja, tad, kad cilvēks sāk kaut ko darīt, nezinu, krāt medikamentus vai meklēt kaut kādus tos citus, domāt par konkrētu vietu. Ja, tad, un tad ir pašnāvības mēģinājums, un tad ir pabeigta pašnāvība. Lielākoties tā progresija var aizņemt arī diezgan ilgu laiku, un tas dod iespēju, ka mēs varam noķert cilvēku un viņam sniegt palīdzību un potenciāli arī novērst pašnāvību, bet mēs zinām, ka pastāv arī tā saucamās impulsīvās pašnāvības, un tas ir situācijas, kad cilvēks viss caur tam procesam iziet faktiski minūšu laikā. Un tad impulsīvas pašnāvības ir tādas, kuras droši vien, ka nekad līdz galam ne ar kādu sabiedrības organizāciju vai veselības aprūpi novērst nevarēs. Ir lietas, kas provocē arī šādas pašnāvības, un mēs no Latvijas datiem par jauniem cilvēkiem skaidri zinām, ka liela daļa pašnāvību ir izdarīta reibumā. Un tad alkohols un principā vielu lietošana ir tas, kas palielina risku un var precipitēt. Un tā ir lieta, kas ir potenciāli labojama arī sabiedrības līmenī. Runājot par alkohola pieejamību, akcīzi un visiem ierobežojumiem, kurus mēs zinām, ka strādā, bet kurus ļoti grūti ieviest ļoti stipra lobija
darbības rezultātā. Jā, tad, bet principā tad par pašnāvību un par šo jautājumu vajag runāt. Un mums ir bail. Jā, tad mums kā cilvēkiem ir bail jautāt. Nu, piemēram, mums šķiet, ka nezinu, mūsu draugs vai ģimenes loceklis, ka kaut kas ir pamainījies viņa pašsajūta, vai ka viņš izskatās nomākts, vai ka kaut kas viņu tur grauž vai spiež. Un mums ir bail pajautāt. Kaut gan mēs zinām, ka tā jautāšana, tiešām atklāta saruna, atbilstošos apstākļos, droši vien, ka nevis ģimenes sajieta laikā, jā, bet kaut kādos drošākos, privātākos apstākļos. Tas jautājums noteikti nepalielina risku, bet tieši otrādi pati šī saruna, jā, tad, kad cilvēkam ir iespēja parunāt par šo kaut vai ar līdzcilvēku vai ģimenes locekli, mazina risku. Un tas varbūt arī pirmais solis līdz tādai problēmas atrisināšanai vai tikšanai līdz palīdzībai. Jā, tad, bet ja mēs nejautājam, mēs neuzzināsim lielākoties. Tas nozīmē īpaši, ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, īpaši, ja kaut kas mainās, jā, tad kaut kas kā jūs manat, ka kaut kas ir nomainījies vai pašsajūta, vai funkcionēšana, vai nezinu, dzīvē kopumā, ja tad cilvēks ir zaudējis darbu, ja tad, vai tur izkritis no mācībām. Ja? Mēs zinām, ka visas šīs lietas, jebkurš zaudējums, ja tad, ir precipitējošs. Ja tad var, ja ir citi riska faktori, būt par to palaidēju mehānismu. Tad visos šajos gadījumos nebūtu slikti jautāt jaunietim. Ja tad, kā viņš jūtās, un vai nav tā, ka ir kaut kādi brīži, kad jā, ir šīs nogurums no dzīves, kad ir sajūta, ka viss ir tik grūti, ka gribētos labāk aizmigt un nepamosties, vai viņš ir kādreiz domājis par tā skaita par pašnāvību. Ja? Tā kā vajag par šo jautājumu runāt, un tad mums ir bail. Tas iemesls, kāpēc mēs nejautājam, tāpēc, ka ja viņš pateiks, ka jā, tad ko es darīšu? Ja, tad pirmais, ko vajadzētu darīt, vajadzētu tikt galā ar savām emocijām. Ja, tad, tad mūsu mērķis ir palīdzēt. Ja, tad parasti tas iemesls šīm fantāzijām un domām par pašnāvību ir kaut kas, ar ko cilvēks netiek galā. Un tas bieži vien ir arī tās emocijas, ja, smagās negatīvas emocijas, grūtsirdība vai skumjas vai bailes, trauksme vai jebkurš negatīvs afekts. Un tā palīdzība, ko mēs varam sniegt, ir palīdzēt ar tām emocijām tikt galā, bet problēma ir tāda, ka mēs nevaram palīdzēt tikt galā, ja mēs netiekam ar savām bailēm. Ja, tad tādā brīdī, kad mēs dzirdam šo atbildi, ir ļoti svarīgi sākumā pašam nomierināties. Ja, tad, jo tas iemesls, kāpēc tie paši jaunieši negrib runāt, piemēram, ar mammu, pat ja attiecības ir labas, pat īpaši attiecības ir labas, tāpēc, ka viņš negrib satraukt. Ja, tad, un viņš zina, ka ja es sākšu par šo jautājumu runāt, vai vismaz viņam ir tāda fantāzija, mamma ļoti satrauksies. Bet es jau esmu ar emocijām, ar kurām es netieku galā. Ja, tad, ja mamma vēl satrauksies, tad to situāciju tikai pasliktinās. Ja, tad pirmais uzdevums ir tikt galā ar savām emocijām, un to var darīt dažādos veidos, paelpot, ja, tad, bet sākumā nomierināties pašam, un tad to sarunu turpināt un piedāvāt kaut kādus realistiskus risinājumus. Jo tās situācijas ir ļoti atšķirīgas, un tie iemesli, kāpēc cilvēks apsver vispār tādu soli, ir ļoti, ļoti dažādi. Diezgan grūti ir universālu mehānismu iedot, bet ir lietas, kas ir universālas, un šajā gadījumā ļoti svarīgi ir mazināt pieejamību ja, tiem pašnāvības izdarīšanas līdzekļiem. Un tas ir iemesls, kāpēc principā vispār nevienās mājās, kur ir jauns cilvēks, pusaudzis vai jauns pieaugušais, nevajadzētu būt tā, ka tur, nezinu, vecmammas kaut kādas miega zāles stāv uz naktskapīša brīvā pieeja, jo tas vien ir riska faktors. Ja, tad vienkārši pieejamība, un tas ir iemesls, kāpēc nevajadzētu šauriem ieročiem atrasties brīvā pieeja. Un atkal Latvijā tā nav liela problēma, bet jūs aizbrauksiet uz ASV, kur ieroču pieejamība ir pavisam cita, tad jūs redzēsiet pavisam citu statistiku. Ja, jo mēs zinām, ka metožu pieejamība ir neatkarīgs riska faktors, neatkarīgi no visa pārējā.
Ja, tad tā kā vajadzētu mazināt to pieejamību, un, piemēram, ja mēs zinām, ka jaunietim ir fantāzijas, vai viņam ir jau kaut kāda paškaitējuša uzvedība, nu, piemēram, ka viņš tur griež vai skrāpē rokas, nu, nevajadzētu būt tā, ka mājās vienkārši dažādās vietās stāv asi priekšmeti. Jo, kad tas emocijas uznāk, ja, tad var rīkoties impulsīvi, tīpaši jaunie cilvēki, bet ja nav ar ko, nu, tad tas impulss pāriet. Ja, tad, tas var arī šo to mirkli novērst. Ja, tad, kā es pieminēju, vientulības sajūta ir modificējams riska faktors. Ja, tad, līdz ar to attiecības kā tādas un kaut kādas rūpes vai interese mazina. Un ja dažāda veida psihisko traucējumu klātesamība būtiski var palielināt risku, un parasti mēs iedomājamies par depresiju, bet depresija nav vienīgais, ja, tad, kas palielina risku uz pašnāvību. Protams, ka ja cilvēkam ir kaut kādi pietiekoši izteikti psihiskie traucējumi, nu, viņam būtu jāsaņem palīdzību, un šeit es nedomāju tikai medikamentus, ja, protams, ka arī nemedikamentoza psihoterapeitiska palīdzība. Arī domājot par risku. Un ļoti svarīgi, ka šī palīdzība ir nepārtraukta. Un ar to Latvijā, pēc datiem, mēs redzam, ka ir problēma. Ja, tad ir īpaši pieaugušo vecumā, ja, tad, kā, piemēram, cilvēks ir hospitalizēts, ja tad nonācis slimnīcā pēc pašnāvības mēģinājuma, nevajadzētu būt tā, ka viņš tiek izrakstīts no slimnīcas ar rekomendāciju, ka tālāk lūdzu vērsies ambulatoriju. Tā nedrīkst būt. Ja, tad viņam ir jāizrakstās no slimnīcas ar skaidri zināmu faktu, ka pēc tik un tik dienām, pēc nedēļas, tajā dienā un laikā tevi gaidīs doktors vai psihologs vai kaut kāds palīdzības speciālists. Ja, tad ar ļoti konkrētu plānu. Jo tas, ko mēs darām, tad strādājot ar jauniem cilvēkiem, kuriem ir pašnāvības risks, ja, tad to sauc par drošības plānu. Un tā ir arī ļoti palīdzoša, efektīva metode, ka mēs kopā ar to jaunieti apsēžamies un viņa konkrētajā situācijā izdomājam. Tad kāds ir konkrētais plāns? Tad, kad tu jūties šādi, kad ir sajūta, ka es netieku galā, jūtos ļoti vientuļš, tad ko tu dari? Kam tu vari pazvanīt, ja, tad, ar ko tu vari parunāt. Ja, tad, un, ja mamma neceļ klausuli, tad kas ir tas otrais, ja, tad, kam tu pazvanīsi tajā brīdī. Un vislabāk to salikt uz papīra. Jo tajā brīdī, kad tu jūties slikti, tad tas viss var neienākt prātā. Ja, tad, bet, ja tev ir plāns, tā skaitā, kur ir uzrakstīts, kas ir tas mirklis, ja tu jūties šādi, kad tu, piemēram, zvani ātrai palīdzībai un vienkārši brauc uz slimnīcu, ja, tad, jo tas risks ir tik ļoti liels. Ja, ja tas ir salikts un uzrakstīts, un tas plāns ir skaidrs, tas plāna esamība to mēs zinām, arī mazina risku. Ja, tad, jo, protams, ka ar tiem, kas paliek, tā ir milzīga trauma un ar viņiem būtu jāstrādā. Protams, ka visi cilvēki traumu dažādi pārdzīvo. Ja, tad, tas, kas mēs zinām, nav palīdzoši, mesties tai pašā mirklī. Ja, tad, ir metodes, piemēram, debriefings, kas ir pierādīts, ka var palielināt to posttraumatisko kaut kādu risku. Bet skaidrs, ka būtu labi, ka dienesti proaktīvi rēģē. Ka tā palīdzība ir pieejama, bet diemžēl Latvijā līdz šim, un tas tagad tikai kaut kā bišķiņ sāk attīstīties, ja, tad, jo var palīdzēt dažāda veida arī pašpalīdzības, piemēram, grupas, ja, tad, kur tev ir iespēja parunāt ar citiem cilvēkiem, kas kaut kad ir saskarušies ar to pašu situāciju, bet iespējams, ka ir tikuši galā, ja, tad izsērojuši vismaz daļēji, ja, jo citādi tu paliec pats ar savu traumu un ar šīm ļoti smagām jūtām. Un, mēs zinām, ka radinieka pašnāvība arī ir viens zināms riska faktors pašnāvībai. Ja, tad, ja cilvēks paliek viens ar to, ja, tad tas arī viņam var palielināt risku. Tā kā ļoti svarīgi, ka ir šīs dažāda veida palīdzības iespējas, un tas ir tā joma, kur mums ir ļoti vēl daudz ko attīstīt un uzlabot. Ja, tad arī pašiem cilvēkiem
kas ir izdzīvojuši pašnāvības mēģinājumu, līdz šim tās kaut kādas nemedikamentozas psiholoģiskas, tieši uz šo jautājumu vērstas palīdzības iespējas ir ierobežotas. Tagad es zinu, ka ir tāds mēģinājums projekts Rīgas Nacionālajā psihiskās veselības centrā, tad veidot tādu pašpalīdzības, bet vadītu grupu cilvēkiem, kas ir pārdzīvojuši. Bet būtu ļoti labi, radiniekiem, citiem, tiem, kas palika, ka šī palīdzība ir pieejama. Bērnu slimnīcas metodiskas vadības centrs ir tieši par jauniešiem. Tad izanalizējis visus datus no 2018. gada līdz 2024. gadam par cilvēkiem līdz 25 gadiem. Tad visus iespējamus statistikas avotus, nāves reģistra datus un arī veselības aprūpes statistikas datus. Tad tas, ko mēs tur redzam, ka arī Latvijā, tāpat kā Eiropā, kopumā jau paliek labāk. Tad pašnāvību skaits pakāpeniski mazinās. Tad pašnāvības mēs zinām, ka ļoti jūtīgi rēģē uz visām lielām sabiedrības kaut kādām dišķibelēm. Tad Latvijā bija milzīgs vilnis 90. gados, milzīgs tiešām. Kopš tā laika, kad pašnāvību skaits samazinās, bija 2008. gads, tad parasti ar nelielu atstarpi, gads, divi, bet tad bija neliels pieaugums, un tad atkal pašnāvību skaits turpina samazināties. Covid laikā bija izteikts samazinājums jauniem cilvēkiem. Tas, ko mēs redzam tagad, ir pieaugums, bet viņš ir relatīvi pret šo izteiktu samazinājumu, kas bija Covidā. Vienkārši pašlaik atgriežas uz to līmeni, kā bija pirms tam. Tad, vismaz par jauniem cilvēkiem tas, ko mēs redzam datos. Bet ir jāatzīst, ka mēs redzam arī izteiktu nevienlīdzību starp reģioniem. Tad par pabeigtām pašnāvībām, Rīgas un Pierīgas reģionā tas jauniem cilvēkiem līdz 25 gadiem pašnāvību pabeigto skaits ir kaut kādi 6 līdz 8 uz 100 tūkstošiem. Tad ārpus Rīgas, un pārsteidzoši, bet tā nav Latgale, bet Kurzeme, kur ir 16. Tad vairāk nekā 2 lielāks, relatīvi. Tad uz iedzīvotājiem tad jauniešu pašnāvību skaits. Jo, tā ir sociāla problēma, un protams, ka Rīgā jādomā, ka gan dzīves līmenis ir tomēr labāks, gan arī šīs iespējas piekļūt kaut kāda veida palīdzību un mazināt tos pieminētos riska faktorus, tad iepriekš tai skaitā arī saņemt palīdzību ar dažādu veidu psihiskiem traucējumiem. Iespējams, ka tās iespējas tomēr ir lielākas.